Šādu situāciju var novērot teju pie katras daudzdzīvokļu mājas Jēkabpilī. Ikdienā apsekojot ēkas, tiek konstatēts, ka daudziem dzīvokļiem, kuriem ir veikta logu nomaiņa, nav veikta pareiza logu aiļu apdare. Tā ne tikai uzlabo nama izskatu un funkcionalitāti, bet arī palielina energoefektivitāti un iedzīvotāju komfortu. Ir nepieciešams nomainot logu, uzreiz prasīt logu tiem uzņēmumiem, kuri liek šos logus iekšā, uzreiz prasīt veikt logu apdari. Apsekojot daudzdzīvokļu mājas, ir konstatēts, ka dzīvokļu īpašnieki tā kā nevis izvairās vai nemāk, vai varbūt naudas līdzekļu ietaupīšanas rezultātā neveic šo logu apdari. Un vēlāk tiek saņemtas sūdzības. Pretenzijas no iedzīvotājiem parasti tiek saņemtas par mitrumu un pelējumu mājokļos. Tāpat, neveicot pareizu logu apdari, tiek zaudēts siltums, saņemtas sūdzības, ka dzīvoklī ir vēss, bet apkuras izmaksas ir augstas. Kvalitatīva logu montāža palīdz ietaupīt vidēji 10% siltuma un nodrošina labāku skaņas izolāciju. Dzīvokļa īpašnieka neizdarības dēļ cieš arī kaimiņi, jo daudzdzīvokļu māja izskatās estētiski nepievilcīga un var sākt veidoties plaisas ēkas ārsienā, kas ir kopīpašuma daļa. Veicot gan ārējās, gan iekšējās logu ailes apdari ar montāžas putām, spraugām starp loga rāmi un aili ir jābūt maksimāli kvalitatīvi nosektām un aiztaisītām, bet apdares darbi nebeidzas ar putu ieklāšanu. Putas izmanto. Tas ir tas standarta ātrākais variants. Izmanto šīs celtniecības montāžas putas. Tas būtu tā kā, mazākā bēda. Bet šīs putas ir jānosec. Viņas degradējas, sairst, un līdz ar to nav vairs funkcionalitātes. Putu slāni jānosec ar izolācijas lentu, kas ir blīva un labi aizsargā no mitruma, gaisa un izolē skaņu. Iekšējā izolācijas lenta neļauj iekštelpu mitrumam nokļūt montāžas putās. Savukārt ārējā lenta ļauj mitrumam izkļūt no tām, bet nepieļauj āra mitrumam nokļūt tajās, pasargājot putas un loga apdari no mitruma. Logu aiļu apdari vislabāk ir veikt, kad gaisa temperatūra ir mērena un mitruma līmenis ir optimāls, piemēram, pavasarī vai rudenī. Montāžas uzņēmumi ir speciālisti šajā jomā, bet ja iedzīvotājiem rodas jautājumi par logu montāžu, var vērsties pie namu pārvaldes galvenā inženiera Guntara Jucīša, zvanot uz tālruņa numuru 652 31 206. Katrīna Strode, Rihards Saliņš, Vidusdaugavas televīzija.